Pašvaldība neatbild uz iesniegumu. Ko darīt? Te ir jānošķir, vai tas ir informācijas pieprasījums, sūdzība, vai jūs prasāt pašvaldību pieņemt konkrētu lēmumu, bet pašvaldība klusē. Šoreiz par pēdējo variantu. Pašvaldībai ir jāsniedz atbild uz jūsu iesniegumu ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, nevis nosūtīšanas. Kā rīkoties, ja ir pagājis vairāk kā mēnesis un atbilda lēmums no pašvaldības nav saņemts? Piezvanīt pašvaldībai. Varbūt ir radies pārpratums atbildes paziņošanā vai piegādē. Vērsties ar pieteikumu administratīvajā rajona tiesā. Iespējams, pieteikumu sagatavošanai būs jāpiecina jurists. Tiesas spriedums nav pārsūdzams. Jāsamaksā valsts nodeva 30 eiro, kuru pieteikumu apmierināšanas gadījumā tiesa piespriedīs pašvaldībai jums atmaksāt. Tiesai ir jāprasa nevis uzlikt par pienākumu pašvaldībai sniegt jums atbildi, jo jūs nevēlaties vienkārši saņemt kaut kādu atbildi. Tiesai ir jāprasa pieņemt pozitīvu lēmumu jūsu lietā. Ja jums ir radušies zaudējumi sakarā ar to, ka pašvaldība nav laicīgi pieņēmusi lēmumu, tiesai varat prasīt arī zaudējumu atlīdzību no pašvaldības.